Tātad šodien, 27. marts, mēs jau kuru reizi dodamies uz Zviedriju, trešā brāla. Tiek mums ir viss mantiņas. Satiekamies hallē 7 kā parasti, un tad jau skatās pēc tālāk. Tāpēc mēs esam ieradušies hallē, visi lēnām sarodās, un šeit mums ir kaut kāds cilvēks. Lūdzu, special interviju ar mūsu pirmo vārdsargu. Esmu Aleksandrs Vakurovs. Tas ir interviju. Čau visiem! Es nebraukšu līdzi! Jā, ļoti skumīgi. Esmu Aleksandrs Vakurovs. Esmu first goalie in Ventspils. Jā. Jā, mani mērķi ir šo Zviedriju dabūt pirmo vietu un taisīt ritīgs saves. Jā. Jā. Un pastāst, kāds ir tavs pēdējās pieredzes šādiem turnīriem? Pirmo reizi, kad mēs braucam uz Zviedriju, es tur neko neķeru vispār. Tā bija taktika vienkārši. Jā, vai tu varētu tagad saķert? Un otrā Zviedrijā man tur vispār, tas bija mans lielākais prēms, ko es atceros savā dzīvē. Jā, tā. Un trešajā būs tās pats, vienkārši tā sevoši, kā citi gribēs nomirt. Kontrakti, jā? Jā, Rangers jau gaida. Tev būs pirmais draft picks uz NHL, ne? Jā, tā. Nu, davai, brālī. Davai. Tātad mūsu intervija pirmā ir beigusies ar mūsu pirmo vārdsargu. Šeit mēs turpināsim interviju ar mūsu defenseman, Krišjāns Empels. Vārds ir jūsu. Ko es varu pateikt? Esam gatavi. Viss, kas nāk pretī, iznīcināsim. Ja kāda nepaveiksies, tad, viņi to vēlējās vairāk, bet dienas beigās mēs būsim tie, kas paceļ pirmo vietu un pierādīsim Zviedriem, kas ir Ventspils. Tātad kāds tavs mērķis šajā turnīrā? Mans mērķis ir palīdzēt komandai tikt līdz uzvarai un galvenais to visu izdarīt, kā treneris Grebņevs saka, ar kaifu. Jā. Lūdzu, pastāst par savām pēdējām pieredzēm Zviedrijas turnīros. Spēles nav vieglas, pat salīdzinoši grūtas, bet kopā mums tas vienmēr ir izdevies un es teiktu arī šodien, ja cīnīsimies kopā, šoreiz mums viss izdosies. Paldies tev! Šobrīd mēs gaidām, jā, došanās. Mums ir... Labdien, man sauc Jānis Petersons un es dzīvoju Latvijas 3. universitātē. Kāds ir tavs mērķis? Dzīves mērķis? Es būšu dakters. Es gan jau, ka būšu dakters. Suņu dakters? Jā, gan jau. Nezinu. Būšu kaut kāds dakters. Man vajag izglītības, mācīšos visu mūžu un cīnīšos par uzvaru. Visu mūžu. Tātad šeit mēs runājam ar mūsu... Gustavs Ansbergs. Gustavs Ansbergs Atis. Mūsu, es nezinu, otrās maiņas centrs, jā? Jā. Laikam. Lūdzu, tātad, es tev dodu vārdu, lūdzu, pastāst par savu Zviedrijas, pieredzi Zviedrijā pēdējā gada laikā. Mums par tīmru. Aizpisies. Par tīmru. Aizies, te ir intervija. Kur projektā pagājušais turnīrs bija diezgan labs. Trešā vieta kā parasti Zviedrijā un šoreiz jāmēģina labāk. Kāds tas mērķis tieši, precīzi šajā turnīrā? Tu sāki stāstīt, ka tu esi dakters. Gribētu dabūt pirmo vai otro vietu turnīrā. Bet ja mēs dabūtu otro vietu, tu saproti, ka mēs varējām dabūt pirmo, tad tas nav otrā ir sliktāk nekā trešā vieta. Nē, tas vēl būtu. Tehniski ir. Es sapratu to domu. Tavs mērķis ir iemest cik gols? Pagājušais bija 2. Šoreiz Tas nav svarīgi. 3 varbūt. 3, jā? Vairāk, Un vienu Mičikenu varētu, ne? Mēģināt. Varbūt. Tagad man var reāli interviju. Tātad intervija ar Arturu Sinepu, ar mūsu uzbrucēju, jā? Otrās maiņas uzbrucēju. Kāds tavs mērķis šajā Zviedrijā? Gan jau, kad uzvarēt turnīru un, lai mūsu komanda nospēlē labi un, jā. Man pastāst par savām pieredzēm pēdējo Zviedrijas turnīru gadu laikā. Kā jau mans kolēģis teica, mēs dabūjām 3. vietu. Šoreiz mēs tiecamies uz 1. Mums vajag visus puzzles gabaliņus salikt kopā
un uzvarēt. Tas viss, jā. Jā, Nu, es pateicos tev. jā. Tiekamies vēlāk. Šis bija intervija ar mūsu top spēlētājiem. Tā kā uz visu gaišu tiksimies, kad notiks kaut kas interesants. Un, kroč, peace out, guys. Tā tad redzam ārā, jo diezko tumšs pulkstens ir, es teiktu. To es jums pateikšu. 7:40. Nē. Pulkstens ir 7:35. Šeit jūs varat redzēt precīzi laiku. Šeit ir Mikiņa mašīna. Čau! Mēs šodien dodamies uz veikalu Maksim. Mums treneris atļauj, jo mums ir apmēram 50 minūtes laiks. Šeit ir mūsu Mikiņš. Es nezinu, vai viņš ir centrs vai kas viņš ir. Centrs. Tad Herbijs, kas arī centrs. Kas fucking papis iemetienu čalim, kas tur nūju otrādāk. Kas tam Gustav 2 reizes uzvarēja nūju otrādāk. Un šeit mums ir Krišjāns, ar ko mēs jau dabūjām interviju. Un šeit ir operators, kas paļabam tiks vienreiz varbūt uz laukumu. Es esmu operators, bļaļ. Nokia 3X, bļaļ. 310. Tur mums seko man follower, man fani. Kroči, tiksimies, kas notiks Maksimā. Kroči, bye. Dai. Ņem savs prečus, priek. We have pocketed the milk and sandwich. Kroči, mēs esam sasādušies pa busiņiem, redzamības šeit baigi laba nav. Tur mums ir Mikiņš, tur ir mūsu Herbijs, te mūsu Henrijs ir, tur ir Saņoks un tur ir Rūdis. Šeit mums ir Ķempels un tur priekšā būs kočs. Šobrīd mums skan muzons. Kroči, tiksimies, es domāju, ka būsim uz kuģi. Tātad, kroči, esam uz kuģi, jā. Diezgan tā pavēlu pēc tādām sajūtām. Es teiktu, viss ir normāli. Tur fujaks vinās ar ritenu esaņu. Šodien mums atkal izdala. Šitos te? 6-4. Varētu būt 6-6. Ko jūs darat? Pēc tam izdalīsiet. Kāpēc nevar augšā izdalīt normāli kā cilvēki? Kāpēc tagad ir jādara? Mēs tas iekīt, izkrīt kaut kur. Mēs vēl neesam Zviedrijā, jau ķempos. Un, kroči, kaut kā tā. Te otrs busiņš, un kur ir trešais, un pārējiem nav nejaucums. Ko tu teici? Ka man ir tās numuriņš. Nē, ko tu teici, kāds izvēles? Ko kāds izvēles? Tu teici, ja tev būtu izvēle mani vai ko, kā tu tur teici, es īsti neatceros. Ko? Es neko tādu neteicu. Tu man te nestāsti, poļi. Kroči, šeit izstāst šādi, viss te diezgan skaļi. Varbūt fonā var dzirdēt, paļbom, ka var dzirdēt. Vai jūtā? Tur ir durvis, te ir Saņoks. Un mēs dodamies augšā sadalīties pa istabiņām, kroči, baigi. Kroči, atkal šie pazīstamie gaiteņi. Šis sienas, šis skaistais vīrietis man priekšā. Katrīna. Man cepīja, ka es tev vispār tikko tavu seju nefilmēju. Es tev plecus filmēju. Šeit oģis mums ir atkal šopiņš. Kroči, tagad tiksimies, kāds mistabiņā iebrāl. Tātad, esam samainījušies. Pēc apmēram kaut kā 10 minūšu diskusijas. Sīneps. Parādu Sīneps. Ko viņš izdarīs? Boston fans. Ko viņš izdarīs, Saņ? Viņš fano pa Bostonu. Kroči, mūsu komanda ir tik lēna, ka viņi nesaprot, kā mainīties un šit. Tāpēc mēs tagad tikai dodamies uz numuriņu. Meklējam 666. Devils number, ja. Un, kroči, tiekamies vēl. Tātad šīs ir transitions. Šeit ir viskaistākais cilvēks pasaulē. Šī ir mūsu istabiņa. Tāds pats sastāvs kā pagājušais. Gustavs Ansbergs artists. Dominiks. Tur guļ melnais netīrais dzīvnieks. Un te esmu es. Kroči, es domāju, tiksimies uz gulētiešanu, brālīt. Bļaļ! Oj! Kāpēc šaustās?
Ko tas? Es nesaprotu, kāpēc raustās. Kuļi viņš raustās, Neko tev domā. Kuļi tu rausties, pīdār? Kurš pievienojās? Bļē, ko tu dari, tu pīdāras jobanais atvienojies? Mikiņ, bļē. Bļē, noliec manu kolu, bļē. Bļē, pamēģi. Ej, tu čorni. Čorni klās. Tu visiem pastaigā? Sīneps Grandzēm. Kas te bļauj pa visuriem? Atvainojies man. Atvainoties tu vari kādam citam, bļē. Te dzīvo... Es, Talvars Kromiņš. Un viss? Jā, mēs trīs esam. Treneris Roberts. Nav. Šis? Nē. Fuik skatās deko duguns grēku. Mēs skatāmies kā puiši. Tā, brāl. Ejam uz priekšu. Gustav laucam? Gustav, ejam. Tu man parādi savu. Jā, es esmu. Man žēl tas cilvēks, kas dzīvo blakām mums. Vai mums tumbiņi tikko skanēja uz maksimālo zviedru himnu. Zviedru himnu? Nu, ne himnu, bet nu. Es jau nezinu, kuru reizi filmēšu šo kuģi, es zinu, kas te jāfilm. Evo, kur tu ej? Kas te ej? Fuck no. Mēs bijām pastaigāties. Šeit ir Gustavs, kā vienmēr. Viņš ir, man liekas, apēc visu savu ēdienu. Jā, man vairs nav. Nē, nebija tī traki, es arī pasmažoju. Nebija tī traki. Ir gan! Kroč, aizpasās. Pulkstens ir... Aizveries, bļaļ. Dīrsā. Kroč, mums te ir mazais Hitlers, bļaļ, 15. kambarbē, mēs te smokstam, bļaļ. Pulkstens, kā jūs rādīja, ir 10:06, varētu izbraukšana, man liekas, 11. un drīz varētu būt sapulcīt. Un solīja vētru šodien, tāpēc redzēsim, vai mēs izdzīvosim. Kā vētru? Kaut teiks, ka būs tā. Ko tu ņīb? Dominika. Kurš izdara? Spidermeties. Kročā, tiksimies sapulcītē. Mums ir quick angles. Mums tikko bija sapulcs. Nu. Es tev uzrakstīšu. Man nenāk īzits. Kroč, mums bija sapulcīt. Mums pastāstīja, ka viss mums pastāstīja, ka mēs slokīni. Mums ir, kroč, viss slokīni. Mums ir leģendārs komanda. Mums ir Saņuks. Mums ir jauna seja, kas tiks... Intervju, prasa intervju. Jā, viņš jau aizbēga prom no manas kino kameras. Kur tev tev? Mums vajag intervju. Viņš viņiem sākuši skriet pakaļ. Viņš skries, es iepisīšu sienā. Malcam? Stāvi! Ko tu gribi no manis? Man ir intervju. Ko rītā? Viņš, nu, rītā? Nu, davai rītā. Labvakar, tauta. Tātad mēs esam uz kuģa. Un ko es jums varu pastāstīt?
to, kad rīt 3:00 mums ir spēle, pirmā. Un es domāju, ka mēs uzvarēsim. Bez problēmu, tā kā būs problēmas, bet tā kā mēs uzvarēsim. Jo mums ir ļoti labs sastāvs. Mēs gribēsim vairāk nekā pretinieki. Un jā, bet galvenais ir, ka mēs ticam paši sev. Un tad arī neviens mums nevarēs apturēt. Mēs visus uzvarēsim. Tā kā jā, davai. Tātad, viss, ko es vēlos šobrīd pateikt, pulkstens mums ir 12:03. Šeit mums nedaudz tāda mierīga mūziciņa. Šeit mums ir Dominiks, tur mums ir Ernests, ko nevar diezko redzēt. Tur mums vajadzētu būt Gustavam, bet viņš šobrīd liek mīksto, vai arī sitēs, īsti nav zināms. Un viss, ko es gribu pateikt, kad rīt mēs būsim diezgan agri šeit ieradušies Zviedrijā, bļaļ. Karač, sapratām, mums 4 stundas apmēram jābrauc. Mēs, cik es sapratu, mēs iečekojamies hotelī uzreiz, un tad mēs braucam uz spēli, kas laikam ir 3:45, pirmā 3 un otra ir 6:45. Tātad 2 spēles, jābrauc ar vēsu prātu, gataviem, jāmet goli, jāsēvo goli. Es stipri šaubos, ka es pirmās spēles stāvēšu, bet, es būšu kameramens un es atbalstīšu no maliņas. Un te jau skatīsies, kas būs tālāk, karaču. Labu nakti, vīri. My brain, Te var pietuvināt? Nē. Labu nakti, Gustav. Ja.